tāpēc, ka bija laba komunikācija. Viņa bija skaidra, vienmēr varēja sazvanīt, sarunāt, un viss bija skaidrs. Mums tika iedotas IFC faili, un mēs varam to visu skatīties Revitā un padziļināti pavirzīt, kā strādā katra detaļa, un tieši mēs atnācām pie paša labākā risinājuma. Jums abas divas kopā bija 280 kvadrāti, man liekas, ja nemaldos stāvu platība, vai ne? Divi kopā bija 200, tas ir dzīvojama platība. Jā. Pēc tam mums ir divas terases, katram sava terase. Terase ir apmēram 25 kvadrātmetri, mums tur ir iebūvēts solis. Jā, aizvien varbūt parādīs, jo iebūvēts solis, godīgi teikšu, es pirmo reizi kaut ko tādu redzēju. Tā ideja nāca no pieredzes. Mūsu pieredze nāk no ārzemēm, un tieši no Lielbritānijas, un mēs atnācām ar dažām interesantām idejām, un tas bija viens no tām, jo mēs arī gribējām, lai šita teritorija viņa būtu kaut kā paslēpta no kaimiņiem. Šitā ir tā sola vieta, vai ne? Šeit būs solis, jā, mēs varam pat apsēsties, ja tu gribi. Nu jā, tā kā tu teici, no aizmugurs tur viss ir aizslēgts. Šķūnīts atsevišķs nav, bet saimniecības lietas būs, un viņas glabāt vajadzēs. Tad ir šāda izmēra šķūnīts, ja? Cik tie ir kvadrātmetri? Tā ir apmēram kādi 5 kvadrātmetri, bet arī augstums ir liels. Jā, augstums ir liels. Var izveidot plauktus un var izveidot divus līmeņus. Nezinātāji varbūt nesapratīs, kāpēc statņi ir salikti pamīšus. Sanāk tā, ka te mums būs televizors uz sienas, ja? Otrajā pusē ir guļamistaba. Un sanāk tā, ka var būt trokšņi, skaņas, kas tak no televizoriem, un tas traucies tie, kas guļas guļamistabā. Ja? Un tāpēc mēs atnācam ar to risinājumu, kad siltumizolācija nāks caur statņiem tā. Jā, vīsies tā kā cauri. Jā, visi tā. Un sanāk tā, ka skaņa stopasies ar siltumizolāciju, un ka mēs dabūsim augstāku skaņas izolāciju. Montāžas process bija ļoti ātrs. Nu, būtībā nedēļas laikā 2 dzīvokļu māju, visi karkasi, visas koknes, viss samontēts. Ja ir vīzija, ko klients grib, tad viss ir izdarams.